Labrīt. Labrīt. Labrīt, ilgs laiks pagājis. Jā, šodien agrais rīts mums. Jā, esiet sveicināti 25. epizodē, 13. aprīlis. Laiks lido. Jā, mēnesis pagājis. Man liekas, bija 10. vai 11. marts kaut kur tā iepriekšējā reizīte. Man liekas, jau mūžīgi pagājis. Es neatceros, kad mēs rakstījām pēdējo reizi. Neatceros, kas te jāspiež tagad. Es grozīšu visu kaut ko. Kā trakais. Jā, lai saprastu. Lai iejustos atpakaļ. Vai ne? Ballītē. Nu, kas mums lieldienas bija? Jā. Nu labi, šoreiz mēs esam Līvu pazaudējuši. Vēl. Jā, divi tā tikai. Viņa atpūšās pēc lieldienu ballītes. Droši vien, nezinu. Jā. Ko jūs darījāt lieldienās? Lieldienās. Krāsojām olas un sitāmies ar olām. Kā jūs krāsojāt? Tur Līvai un viņas krustmātei visādas tehnikas ir ar vīniem, ar sīpalu mīzām, visu kaut ko tādu. Mēs pamēģinājām kaut kas nevis kaut kas, bet mēs bijām uz laukiem aizbraukuši Siguldu, un tur bija runas, ka vajag folijā tīt. Folijā? Jā. Nevis tā kā tur marlē vai kaut kādās vecās netīrās zeķu piksēs, bet folijā. Un bija olas. Es, protams, tur pats nepiedalījos. Sasistēju no dīvāna guļas stāvoklī. Kārtīgs Latvijas. Jā, kādam ir jākomandē. Un tur lika gan iekšā tās sīpola mizas pie olas klāt un tad tina folijā. Tur, protams, vēl tur pieliek visādi zaļums. Gan arī bez tās sīpola mizas iekšā olā, bet katlā vienkārši arī. Un tām, kurām nebija tā miza iekšā, tā sīpola miza tajā folijā pie olas paša, tas bija tādas tā kā citronu zeltenīgas tādas. Forši. Bet dīvaini īstenībā, kad man likās dīvaini, kā viņi var, folijam cauri izsūcās. Protams, tur ūdens jau tiek kaut kā tas šķidrums tur vēroties, bet, Kaut kāda ķimikālijas. Ķīmijas process notiek. Tas sanāca tā kā. Man patika, ka taisīja vīnā, viņas tādas spīdīgas, kristālīgas tādas. Tā kristāliņa spīdi. Sarkanajā vīnā, vai ne? Jā. Tā viņas, tā kā rubīns droši vien kaut kas tāds. Kaut kas tam līdzīgs, par gaismu tāds mirdz, jā, forši. Bildes, visi uzreiz ielika, kā saka. Kā Kariņš teica, rādiet savas olas, jā. Ka bija tas Covid laiks, lai nebrauc viens pie otra, bet rādiet savas olas internetā, jā. Lieldienās mēs vēl draugu bijām atklāt makšķošanas sezonu. Tos 1000 āķus izmēģināja. Jā, un kā bija? Forši. Bija baigi augstais līmenis Daugavā. Visādi sūdi vēl peldēja pa. Tur pavasara droši vien. Tur tie, kas paliek visi uz ledus, tur tie hokeja vārti. Bet forši, gribās vēl braukt. Tā būs šodien pat aizbrauksmī, ja labs laiks būs. Kurā vietā jūs te padās kaut kur pie Lielvārdē? Jā. Mēs bijām laukos, tur bija tas siltais laiks. Cik tur bija kaut kāda apmēram 20 grādi rādīja, bet tas bija tas ritīgais pavasaris, viltīgais, ka pēc tam abi bērni vienkārši saplīs ar temperatūru. Mums līdzīgi, jā. Jau pasākums notika ārā, protams, kad ir taču silts. Vai ne? Pašūpojos bērnu šūpolēs arī. Tad aizbrauc mājās un tad nolūz, jā? Jā, tur jau bija tā ar Dievas pusēm. Zin, kā jau skolniekiem pavasarī. Tad tas bija punkts uz I. Bet labi, tagad jau viss kārtībā. Ar to jau pavasarī jārēķinās, ka tā notiek. Tagad tu jau arī maiciņā sēdi. Man ir šāla vēl un hūdīs. Es no siltajām zemēm atgriezos. Vēl nav atzisis. Pa tām siltanajām zemēm, cik es saprotu, nākamreiz būs mums. Līva atpūtīsies un tad mums būs piedzīvojumi. Stāstīsim, rādīsim. Lieldienās laukos, un tad es gāju ārā vēl no rīta. Kaut kādiem 7 gāju, 8, kā jau pilsētnieks neiet 6 vai 5 laukos ārā, ja? Redzēju, stīrnas dažas bija, tur uz lauku mums tieši bija kaut kādi, tur ir sējumi. Es nezinu, kas tur, kaut kas zaļš katrā ziņā uz lauka bija, tad viņas tur barojās, un tad dzērvis vēl bija. Jā. Arī tur patās kompānijā, viņi tur visi čupojās. Tā kā, atpūtos laukos pa lieldienām bija forši. Sen nebija būts. Forši. Jā, laiciņš mums palutināja, bet tagad atkal ir tāda pusziemīga, puspavasarīga
pelēcīgs, nezinu, kā nosaukt, ne pavasaris, ne vasarīgs, nekas tāds. Tāds viņš ir tagad jau ziema. Ziema beidzās, visu ziemu bija pelēks, un pavasaris ir tāds pelēcīgs, nekāds, diemžēl. Tie jau šitie tie putekļi. Sahāras. Jā. Tur slavenie, bet tur jau internetā es skatījos visādas tās konspirācijas. Jā, mūsu Indai tur globālisti vai kā viņas ir sauc putekļus. Jā, bet interesanti likās tas, ka viņi tur redzēja vienu video, tur Džeks kaut kāds paņem tur kredītkarti, pieiet pie mašīnas, nezinu, viņa mašīna vai kāda. Kas ir tos putekļus un magnēts un reku viņu līp klāt. Bet man likās interesanti, kāpēc viņi tur nezinu, ko viņš tur kasīja un ar ko viņš tur mēģināja viņus pievilkt, bet viņi pievilkās pie tā. Jā, bet man patīk, ka viņš tā visu savilka ar to, kad tādu ironiju maksājiet nodokļus jūs Indai vai kaut ko tādu. Un ja jūs maksāsiet nodokļus, tad neindēs. Tāds bija tas kopējais viņa ziņojums, message, jā. Tie cilvēki ir. Es nezinu. Nezinu, ar kuru vietu auguši. Bet izdomā, redzi, tur jau tās konspirācija teorijas jau vienmēr ir bijušas populāras. Bet, zin kā, jo tos putekļus jau tā kā redz visi un elpo, tas tāds vieglākais, kam uzklupt laikam ir. Vai ne? Kur visi kopīgi tur pēc tam apspriež un tur es skolā gājis un tā tālāk apmēram, ja tur viņi izlamā no panskām ārā to Džeku. Nezinu, vai es gribētu pats kaut ko tādu likt iekšā, zinot sabiedrību. Tad nav vēl. Mēs neesam sasnieguši laikam to Amerikas līmeni tajās konspirācijās vēl. Man liekas, viņam prāts ir dievs pusē. Lai ņemās. Katram savs. Jā, tiem putekļiem. Bet, tie putekļi, tur viens mums, piemēram, darbā tagad taisa, tur notiek darbi visādi, tur celtniecības ārā teritorijā. Tur ir, protams, tie celtnieki, kas tur ir, tajās vestēs spīdīgajās, tur viņi griež bruģi ar to, es nezinu, kā viņi sauc, tur ne fleksis, tāds zāģis, betonu droši vien kaut kāda rīpa, tur, kurš ir uz to, ar motoru, nevis elektrisko, bet iekšdedz to benzīnu, kaut kas tam līdzīgs, karoči pārnēsājums. Viņš griež tur, vienu dienu es skatos sevi pusdienās, viņš tur griež viņu tur vienā vietā, cimdi ir, tur maska nav, brilles nav, vienkārši tur griež. Un labi, tas jau celtniecības firma tā atbildība, kas tam man tur. Un kaut kad vakar es gāju vai aizvakar arī pa teritoriju, tur man vajadzēja pāriet uz citu vietu. Es tā eju, un tur tie džeki arī, tur vesels bars bija kaut kādi 5, un atkal viens griež. Un, protams, tur laiks silts, visi maikās tajā vestē, nav nekāda ne brilles, ne tie respiratori, nekas, un džeks griež, un tie putekļi pārējie, visi iet tiem tur virsū, tie tur klepodam ņemās, un nevienam nekāda problēma nav gar putekļiem. Tāds darbs, kā saka. Jā, tā kā tie putekļi tur tāds. Jā. Kam konspirācija, kam tā ir ikdienā, paklepos un viss būs kārtībā. Lūk, tā ar tiem putekļiem bija. Nezinu, kas man te vēl bija. Man vienu dienu es arī gāju pusdienās darbā. Uz Maksimu aizgāju uz veikalu, nopirku kaut ko, un tur viens džeks stāv pie durvīm. Kā jau pie Maksimam. Tāds, jā, kaut kā. Viņš man prasa tur kaut kādu naudu, kaut ko. Es tur rādīju, ka man nekā tur nav. Nomierinies. Aizgāju tālāk, es pēc tam gāju iepirkt. Es domāju, paņemšu piecīti bankomātā, tur patās, zin kā, pieejuši paprasīt, kas notiek. Man tā ir interesi pēc, jo man tur makā nebija nekādas monētas, tur nekas tur. Man ņemšu piecīti, un tad aizgāju, stāju ārā. Viņš akal prastāja, tā it kā nebūtu redzējis man nemaz. Protams, tur cilvēki tur daudz laiks staigā, un es viņam prasu, ko tu pirksi? Viņš tā saka, neko nepirkšu, man vajag pa dzīvokli maksāt. Es saku, kāpēc? Tāds jauns džeks kaut kāds, es nezinu, kaut kāds 30 gadi plus varētu būt tāds. Normāls, nebija ne tur piedzēries, viss adekvāts tāds cilvēks. Prasa, kāpēc tu, sameklē darbu un pelni naudai darbā un maksā viss rēķins, viss kā vajag. Viņš saka, man nekur neņem. Es saku, tu vispār esi mēģinājis kaut ko iekārtoties. Viņš saka, jā, es biju tagad uz vienu firmu, kur viņi jauc tā kā mašīnas ārā detaļām, šrots kaut kāds, teiksim tā. Un viņš saka, es neizturēju apmācības.
Es prasu tev nav ne brāļa, ne māsas, vai, no kurienes tu esi? Viņš saka, viņš ir tā kā Rīgas iedzimtais. Nav pat no laukiem, zin kā, tu citreiz atbrauc no laukiem uz Rīgu, tu tur ar savu to lauku pieredzi, ar tiem alkoholiem visiem, tu tur pazaudēji savu Rīgas vienīgo darbu, tu nezini pat kā ielas sauc, vai ne, un tad tu tur blandies kaut kur pa krūmiem, bet nē, Džeks tur Rīgas iedzimtais, un es prasu, viņam nav ne māsas, ne brāļas, prasu vecāki, jā, tur tēvs, tur laikam bija šķīries, cik es sapratu, mamma pansionātā, tad viņš tur tāds, tā kā, viens saka, ko tu, kur tad viņš saka, es hostelī dzīvoju, vienkārši kaut kur. Es nezinu, cik tādā hostelī varētu maksāt tur tā dienas naudu viņiem jāmaksā vai katru nedēļu. Es nezinu, kā tur tas viss izpaužās, bet labi, iedeva viņam to piecīt Dievs, un viņi, kā jau nodzēra? Nezinu. Kā? Iespējams. Jo man bijis tāds gadījums, kad es arī Āgenskalnā Maksimā turēju iekšā, tur jau var pie durvīm jau ķer jau. Es tur tāds, bet tad tur bija tāds konkrēts, nezinu, cik viņam gadi. Tur nevarēja saprast, bet nebija arī tāds viņš saka, es tur kuņģinieks, tur man vajag kaut ko saldu nopirkt. Viņš saka, man nevajag naudu, bet tad mēs iegājām kopā, tad es viņam arī nopirkt tur kaut kādus tur saldēs krējumus, ko tur vēl pāris produktus, vienkārši viņš teica lētākos, jo viņš dzīvo tikai uz tās invaliditātes pensijas un tad es viņam tur nopirku. Nē, man jau nav grūti palīdzēt, bet tā interesanti vienkārši visādi cilvēki. Tāpēc arī, ja es kādam dodu to naudu, es arī paprasu, ko tu darīsi ar viņu, lai nav tā, ka tur tīri votāli. Es tādiem, kam, piemēram, tur sarkana seja un viss tur viņš nevar nostāvēt un līgavējās, tādam es nemaz nedodu. Es viņu neielaižot, bet ja es redzu, ka cilvēkam ir kaut kādas tur problēmas vai kaut kāds tāds interesantais, tad es viņam paprasu, ko viņš darīs, un tad es viņam izpalīdzu ar kaut kādām mazām naudiņām, cik var. Zin kā, nekad jau nevar zināt. Jā, citreiz, es atceros, ka mazāks bija mamma arī kaut kad veikalā, pie veikala arī prasīja, tur iedodiet naudiņu vai ko. Mamma saka, es tev ieiešu nopirkt maizi vai ko. Jā. Tad viņš to atmeta rokai labējai. Patiesi savu aizbrauc, laikam mašīna bija ārā. Mocīts, man liekas, nedas. Sezona sākusies. Starp citu, šodien arī, kad es braucu uz šejienes stācijā Rīgā jau, es tur ātrāk ierados, parasti atbrauc ātrāk, man patīk ātrāk, tad es tur, zinu kā, savām problēmām, tad es saprotu, kur vilciens, kur kas tur. Un tad es domāju, tur pastāvēšu lejā, tur patās pie Narvesena. Pagaidīšu, man tur bija minūtes kaut kāds, domāju, neiešu ārā. Zinu kā, tur kaut kāds lietus bija bišķiņi pilnē, tāds nebija baigi foršs laiks. Arī stāvu, tur kaut ko bakstu, protams, telefonu. Es jau dzirdu, tur viens kaut ko tur ģengi, tur kaut kas jau šī tāds bazars panesās pie viena. Neko tur nē, man tur nekas nav, tur aizgāja. Es jau nākamais rindā. Dai pazvaņīt. Saku, nedošu. Tas Džeks gan bija sarkana seja, tur alkohols, un tad saku, es nedošu. Viņš saka, viņš runā krieviski, viņš saka, man tur nozaga telefonu, man vajag piezvanīt. Es saku, nē, nebūs, vienkārši nebūs, rāda, nebūs, viss, saka latviski, nebūs, nedošu, viss. Viņš saka, tur kaut ko, tur tikai piezvanīt, vajag man tur kaut ko saņemt droši vien, un es saku, nē, nedošu, viņš tur vēl negrib, es saku, tad es saukšu policiju vai apsargus, vienkārši tad arī viņiem pasaki, ka tev nozaga telefonu vai tu pazaudēji, lai viņi tev iedod pazvanīt. Un tad viņš tur atmet ar roku, bet, ka gāja prom, viņš man tur likteni izzīlēja, kāds es tur šāds un šitāds, krievu valodā. Sen nav tādi bijuši, kad kas prasa paziņot. Bet pēc tam uzreiz, momentā, pēc pāris sekundēm, vēl nākamais pienāk klāt, latviski runā, ko viņš tur gribēja, tāds, onkals kāds 60 gadu varētu būt tāds vecāks. Tur nedod nekādā gadījumā, tad es sapratu, droši vien tie origo vietēji iedzīvotāji. Onkals jau uzvilcies, domāju. Jā, nevis pret mani, bet cik es sapratu, tas tur viņa teritorijā čūtni ienācis, viņš to skatās pa durīm ārā, reku, viņš jau tur nākamajam kaut ko prasa, tad tur mēs tur stāvam, kaut ko apmainamies, jā, tur palīdzēt jau var, bet, zin kā, ja tur ierēbs, tad viņš tev saka, viņš jau droši vien būtu paņēmis tavu telefonu, visticamāk būtu aizbēdzis. Viņš grib tā kā dabūt savā rokā un tad beigt prom. Es saku, kur viņš aizbēgt tādā stāvoklī. Bet, jā, mēs tur stāvam, tur vēl viens pienāk klāt tāds, tā kā arī tur tas vietējais origo. Bet arī tāds, 30 plus ap 40 gadu tāds,
Džeks priekš manim, Džekiņš. Un arī stāstīja, man jau tur arī citreiz prasa kaut kādu naudu, bet, ja man nav naudas, es kājām es vairākas reizes jūrmā gājis. Es tur baigi nevienam neuzbāžos. Tā kā, jā, tādi interesanti visādi. Te es tur viņam saku, novēlēju jauku dienu, tad gāja augšā uz peronu, kamēr vēl kāds nebija pieslēdzies. Zin kā, tur jau ir tā, ka viens sāk kaut kādu tirgu, tad tur droši vien čoms viņam ieraugo. Tas ir tā kā kāja viena atrod kaut ko, kaut ko ēdam, tad tur ar pāris sekundes paiet, tur jau vesels bars jau močī kaut ko un kaujas savā starpā. Es domāju, nē, man laikam jāiet augšā labāk. Nav ko, tas zin kā. Lūk, tā kā tāds bija tas rīts arī šorīt, tāds interesants. Jā, bet sen nav redzēts šitie, kas prasa pazvanīt kaut kādu laiku. Es ar tā domāju tieši, jo tagad jau tie telefoni laikam tik lēti un pieejami, bet tāpat jau reku gadā šņapdeguņa viņus pazaudēt un tad vajag piezvanīt. Bet tas normāls prikals, vai ne? Iedu pazvanīt. Es pat tagad neatceru, es pat no galvas nezinu numuru, kam es varētu pazvanīt. Tā, kad visu laiku tik pierasts ir. Vai ne, ka tev viss ir saglabāts, kā viņš varētu. Viņš droši vien nosaukt kaut kādu randomu, ne, viņš jau nesaukt, tu viņam iedod to telefonu, viņš skrien uzreiz, viņš pat neko. Ej, Saņa, dabūju. Ir viens, un tad uzreiz stafeti padod tālāk nākamajam, kurš ir ātrāk skrien, jā. Šis tikai bija tāds izvilināšanai. Jā, nav tādi, kas tur baigi prasa. Jo tagad jau Lombardos, man liekas, tur kaut kāda pat 11 eiro ar telefonu. Tur dabūt tā jau kā kādreiz, ka tur, ja tev tur austiņas, bija kaut kāds tas, tāds laiks, ka bija, ja tev ir austiņas, laikam, ausīs, tad tev, tu tur ej pa ielu, vai ne? Tu jau nedzirdi, kas tev apkārt notiek, un tev vieglāk to telefonu tā kā izraut no rokām un aizskriet. Jo tu tā kā apjūdzi bišķiņ, kas tikko notika. Vai ne? Jo parasti, ja tev nav austiņas, tu jau dzirdi, ka tev tur kāds no aizmugurs vai kaut kur mēģina kaut ko. Bet ja tev ir austiņas, tu vēl tur kaut ko baksti tajā telefonā, zin kā, tad tu pavisam tur esi aizpeldējis no tās pilsētas, un tad tev vieglāk ir izraut un vienkārši aizskriet. Kaut kādi pirms pāris gadiem esot bijis tas tāds arī populārs paņēmiens, kā dabūt ārā no tevīm kaut ko. Lūk. Starp citu mums bija epizode par tiem panorāmas ratiem, atceries? Jā. Un mums jau ir parkā beidzot jau ir redzamas detaļas. Es tev gribēju aizsūtīt to kaut kur bija kaut ieliks Delfos vai TVN, tā kā jau sāk jau tur veidoties aprises. Jā, beidzot ir arī redzams tas viss. Jau saka, tu jau nebūs pirmais. Tikai neesi tas, kurš pirmais tur brauca viņu. Un, cik es sapratu, man meitai skolā tā skolotāja ir teikusi, ka dēdē brauciet tik pirmajā dienā. Es jau saku, kā tad es tūlīt preorderošu, vēl man būs atlaide ērlīgi birdu biļetei. Izbrauks pirmais, kas gan var noiet greizi. Sākumā jau nekas, pēc tam jau. Jā. No sākuma jau vietu viss darbojās. Tā kā Krievijā bija jau apstājās, pēc tam atskaita naudu atpakaļ. Pa biļetēm. Tā kā, tur gaidam. Nezinu, kad būs. Droši vien jau, ka vēl šovasar nebūs. Nē. Cerams, kad savāks to Rīgu kopā, te jau būs forši. Redzēs, kas tur notiks ar to rātu. Es jau braukšu. Toči, nezinu. Pirmais labi, tur pirmais varbūt pats. Pirmais pagastā jau. Gaidīšu jau. Nakšņošu, tā kā iPhones, kad dod nakšņošu jau 3 dienas iepriekš jau teltī gulēšu. Turpatās pie rata gaidīšu, kad būs vaļā. Lai var izbraukt ar viņu. Tā kā, būs inčīgi. Lūk, kas vēl mums ir labs noticies. Jautājums, piemēram, ja jūs mājās taisat ēst, kā jūs uzglabājat siltu ēdienu? Piemēram, tu uztais kaut ko ēst, bet jūs tur ēdīsiet pēc kaut kāda laika, piemēram, tur pusstundas. Kā tas ir? Piemēram, tu tur uzglabā, nevis uzglabā. Uztais tur kartupeļus, piemēram, tur izvēri un mērci kaut kādā tur mērču panās. Un kā tu viņu uzturi siltu līdz tēm? Tāds 20 minūtes vai pusstundu tur, vai maksimums stundu, vai zupas katlu. Zupa jau neatdzies, gan jau tās pašas plītas atstāja vai iemet cepešu krāsnī. Ar metodu ar dvieli? Nē. Nav? Nē. Es atceros, Tomīti darīja tā kādreiz. Sasadz ar dvieļiem. Jā. Un tad ir tā kā akumulē to siltumu. Mēs ar tā daram joprojām, tikai man bija gadījums. Es atnācu no darba, un arī tur bija
sieva bija izvārījusi mērci laikam katliņā un uzlikusi dvielu virsū. Parasti tur salots. Un es tur ienāku tajā dzīvoklī. Es parasti, viņas tur guļ tālāk, istabās tur, mazais bērns, ja guļ, tad viņi manā cūdziņa tur uzliec, tur grīķus vārīties. Es tur uzlieku visu. Aizdedzinu. Zini, kā baigi, tu jau neskaties. Labi, kā tu tur uzliec katlu, viss notiek. Vēl pasaka, ka tu ir gāzes. Jā, protams, ka gāzes palīdz. Taču Rīgā gāze pienāk pa vadiem. Nav problēma. Un es uzlieku. Es jau baigi neskatos neko. Es tur uzlieku, tad es tur vāru kafiju, tur apsēžos pie galda, tur kaut ko daros. Un es tā jūtu. Tad smaka dīvaini kaut kāda. Un labi, sēžu tālāk. Nē, kas nav. Es to poceļu acis uz augšu, tur ir plīts tāda liesma, ko 30-40 centimetri. Bet par cik mums tur tā virtuve ir franču stilā, tad es ilgi baigi nedomāju. Es paņemu to dvielu, iemetu vannā, vienkārši atgriezu krānu. Bet kaut kāda trešdaļa dvieļa, reāli trešā daļa bija nodegusi jau. Ritīgi ātri tā. Un kāda dūmu detektori? Kur viņi ir? Man ir dūmu detektors, jā. Tikai viņš darbojās, bet viņš jau, tu jau normāls cilvēks, taču neliek dūmu detektoru virs plīts, vai ne? Kur tu uzliki? Man ir vispār tā kā koridorā tur. Čāli. Bet pagaidi, ja tu tur cep pankūks un karbonādes piededzini ik pa laikam, ko tev tas dūmu detektors slaikpīkstēs? Bet arī dūmu nebija. Bija smaka tikai drausmīgi, un viņš vienkārši dega ar liesmu. Viņš tur negruzdēja, viņš vienkārši dega. Ko sieva teica? Neko viņa var, ko teica. Neiedēja pat ķobeli. Nē, viss kārtībā. Es jau sekas novērsu ātri. Bet fakts kā tāds, kad nebija piedūmojums nekāds pilnībā. Tik tā smaka bija deguma. Pēc tam kaut kā, nebija ilgi arī, bet, tāda interesants piedzīvojums bija. Es vienkārši parāvu uzreiz un iemetu vannā un atgriezu krānu un viss. Labs. Tev ir vēl viena dzimšanas diena. Nav jau tik traki. Šitā tad ir kaut kāda trešā jau vai kurā, jo mums bija, ka mēs vēl dzīvojam iepriekšējā dzīvoklī, bija, man liekas, ka iepriekšējā. Jā, Talsu ielā Agenskalnā dzīvojām un mums bija vainags Ziemassvētkos adventas. Arī līdzīgā stilā. Bet tas bija šātrāk deg. Jā, viņš īstenībā diezgan, jo mēs kaut kā tur kaut ko un tā kā deg jau. Jau deg, viņš nav tā kā jau sāk sprakšķēt un es viņu arī paķeru. Bet tur tās patīkamas aromāts. Jā, pēc Ziemassvētkiem. Es viņu tā kā paķeru un skrienu jau uz virtuvi un tā, kad tu skrieni, viņš vēl, ātri skrien, viņš vēl vairāk tas uguns, jo tev skābeklis tur pieplūst un viņš tā normāli vēl tā rūgnams tā kā jau arī iemet. Man liekas, tur izlietnē vai kur uzgāž ūdeni, viss kārtībā. Man liekas, tev apslāpties piramānijas, tev kaut kāds ir fetišs. Viņa jau paša aizdegās. Bet, es tikai biju klāt. Galvenais, labi, tur. Es nezinu, ko es darītu, ja, piemēram, kaut kādu nedod Dievs, tur kaut kāda aizkara aizdegtos. Es nezinu, ko es droši vien mēģinātu viņus vienkārši tā kā pie augšas vairāk kaut kur paņemt un noraut. Tā kā nost un kaut kādā murskulī. Un tad jau, man liekas, man tādos brīžos ir vienalga, tā kā tur apdedzinās kaut kāds rokas vai nē, tev vienkārši ātri reaģē un mēģina nevis tur stāv, ko mēs tagad darīsim. Zvan, skrien pie kaimiņiem, izsauciet tur tos ugunsdzēsējus, nevis pats zvana. Bet tomēr, nezinu, liederīgi jau būt mājās, ka tev būs tas lielais dzēšamais aparāts, ne? Kur tu viņu turēsi? Jā, bet tāpēc tāda. Kāds ir jātur tādā gadījumā? Ir jau tur ir tas pulveris, pulvera veida un ir kaut kādas putas laikam. Jā. Ja tev aizdegās elektronika, tev vajag, vadus kaut kāda elektrība dzēša to pulveri, cik es saprotu, bet ja tev aizdegās tur kaut kas cits, tad tev ir jādzēš ar tām putām. Kaut kas tās tur bija. Jā, tur bija. Mums tā bija apmācības, atceries. Pa lielam jau tev ir uzmet segu virsū, tev nepienāk tas skābeklis un degšana beidzās, vai ne? Vai ne? Bet, jā, jo mums arī iepriekšējā darbā, kad es strādāju, mums aizdegās lampa augsta pie griestiem. Putekļi bija un
kaut kas arī tā kā smirdē, bet, neko pastāvs riņķī, nekur nekas nekūp. Un pēc kaut kāda brīža Džeks tur bļauj, deg, tā lampa jau iekšā sāka tur degt arī. Un tad viss skatījāties? Es izsaucu uzreiz ugunsdzēsējus, tad viņi tur atbrauc un ar pacēlāju viņi pacēla augšā. Un tad pūta. Viņš tur spēcstārpā. Jo tiem aparātiem, jau ugunsdzēšanas aparātiem, viņiem termiņš arī ir. Viņi pa laikam ir jāmaina mājās, tur turēt, zin kā. Jā, tā ir. Mājās tur nezinu, ko viņi. Un mums kursos, ka es gāju, štajos, kā viņus tur sauc, tā darba drošība. Tur Džeks teica, ka viņus nav jāmet ugunskurā tos aparātus, jo viņi nesprākst. Viņš nenodzēsīs. Kad tu, piemēram, ugunsgrēks, tu tur domā, baigi sametīs iekšā tos sarkanos aparātus, tu tur viss uzsprāks un nodzēsīs. Tā nav, viņi nesprāks. Viņam sanāk kaut kur iet ārā gaits, ja? Nav zem spiediena. Tas sanāk tur kaut kā savādāk bišķiņ. Nesprāks tā kā makrofleks. Nē. Starp citu, es arī redzēju tādu gadījumu, ka atbrauc Džeks viens ar busu krauties, tā kā preci. Tas bija sen jau kaut kādā 15, 20 gadu atpakaļ atbrauc. Un viņš krāva būvmateriālus, kaut ko tur krāva tajā busā. Viņam bija tas aparāts mašīnā. Viņi tur divi tā kaut ko mudījās, kaut kādas trubas, kaut ko tur. Un viens Džeks netīšām to trubu laikam trāpīja pa to aparātu. Un viņš vienkārši atvērās tajā busiņā. Tas pulveris vienkārši pa visām rūsas spraugām, pa šķirbām vienkārši tas nāca ārā. Tas, ko tu dari? Tur iznāk reāli balta muti ārā no tās mašīnas. Tas bija diezgan rēcīgi. Pēc tam jau viņi īsti, tur jau labi. Es tādas priekšā, kas tur ir. Kā, viņš ir smalks tāds. Nē, nevis pūtas pulveris, tāds smalks, tā kā kaut kāds pūdercukurs vienkārši ļoti smalks. Tādu mēģina pēc tam iztīrīt. Vai ne? Visur, man liekas, sajiet. Neko, būs pēc tam ir ugunsdroši. Bet, man liekas, Facebookā vai kur es redzēju, kad vienreiz mašīnā saulē stāvēja un bija uzsprādis arī kaut kas tam līdzīgs. Kaut ko bija rakstījuši. Jā. Varbūt sakars vai ko, bet arī visa mašīna bija tāda balta no iekšā. Bija bet kā tam nevajadzētu būt tam. Kaut kas tur bija tad. Jā, kaut kas bija nogājis. Tā, bet, varbūt nemedzēšamies, bet kaut kas cits līdzeklis. Mātu putas. Tā kā tā. Un tev jau pašam bet tev augstumā uzsprāga tā koliņa. Jā, koliņa. Jā, sastāv un izspied ārā. Arī bija jautri. Tas bija jautrs. Lūk. Tā, kas mums vēl ir noticis pa visu šito garo laiku? Mēneša griezumā. Pulksteni grozījām vēl, jā? Jā, bet mēs bijām tieši tajā dienā zvejot, es pat nepiefiksēju. Draugs saka, pulksteni pagriezies tā. Ko? Tagad jau tur virtuvē tikai droši vien jāpagriež. Jo pārējie jau pulksteņi visi telefonā visur. Es nezinu, tur daudz čīkstēja, es nevaru pielāgoties, bet es nezinu, ko tur pielāgoties. Tas jau, kā kuram droši vien no mājās, tad jau var dzīvot tur pēc jaunā laika vai pēc vecā laika. Jā. Jo projām ieeja veikalos un visu rubļos pārēķina, jā. Vecā naudā. Manā laikā tā nebija. Tā, bet, jā. Nezinu, kaut kad jau viņi jau te runāja, kad negrozīs laikam to laiku. Bet, zin kā, kamēr Eiropas tos birokrātijas viss iziet cauri, tad arī tur paiet pāris gadus, kamēr kaut ko tādu pieņem. Bet tu baigi iziet, kad tur pulkstenis pagriezis ir? Nevar saprast. Bišķiņ varbūt to izgulēšanos, neizgulēšanos organisms, kamēr pats. Bet tā, man nav problēma kaut kādu tur piecelties vai kaut ko tādu, bet, tā, laikam ne. Tā morāli vairāk kaut kā tā. Bet bērnim kā tev? Mums tieši pēc pagrieza pulksteni un pēc tam bija uz skolu jāiet kaut kādā otrdienā. Tad, bija grūti piecelties? Nebija? Īsti laikam nebija pat. Vai ne? Tā kā tur viss bija kārtībā. Lūk, tā. Nezinu, kas vēl mums ir noticis tagad. Kas mums te ir pierakstīts, man ir. Kas tev notiek dzīvē, uģi pastāv? Starp citu, es, kad mēdz iepirkties internetā, man ir bijis tā, kad es pērku kaut ko eBayā, ja, un beigās izrādās, ka Džeks ir no Latvijas.
Un tad ir, tad nu, tā kā nevis sūta, bet es satiekamies un es tā kā no rokas nopērku. Zin kā kaut ko pērcu, jā, es te pat tās Rīgā kā izrādās, jo tur jau pēc tiem usernamiem tāpat nevar saprast kaut kāds JK, tur 15, 8 un P vēl beigās. Ko tu ņēmi? Tas jau bija pasan. Es ņēmu to minidisku playeru vienu maziņo nopirku. Tas bija kaut kad pirms pāris gadiem un tagad es vēl vienu lietu tā kā gribu nopirkt un arī ārzemju formā. Es viņu tur sarakstos, es saku, viņš tur sūta pa Eiropu tā kā un es tā saku, nu cik tad maksās tur shippings uz Latviju Rīgu? Viņš saka, we can meet in Akropola, nav problēma. Tā kā, jā, bet Džeks ir tāpatās, nu, ārzemnieks, tā kā nav latvietis. Tā kā, jā, ar tā diezgan interesanti liekas, kad, nu, tādas specifiskas lietas vēl, bet ir tāpatās aiz stūra, kā izrādās. Man tā arī vienreiz bija eBayā, kad es neatceros, ka es kaut ko sūtīju tur, un tur jau viņš gandrīz tur apstiprina, viss jau būs tultās, viņš tā kā, nu labi, es to aizsūtīšu uz Omniju vienkārši. Nu jā, kontu atsūtīju, aizsūtīju naudu vienkārši. Jo tu jau arī tā kā atcelt to savu listingu, droši vien to preces pārdošanu un izņemt ārā vienkārši un notirgot. Jo eBayā, laikam, cik es sapratu, nevar rakstīt telefonu numuru iekšā no roku, jo viņi tur kaut ko čeko. Bet es tāpatās, nu viņi jau nav tur latvieši, kas čeko. Es vienkārši sarakstīju visu savu numuru ar vārdiem kopā vienā garā vārdā. Jā? Jā, un viss. Nu, tur nekāds mākslīgais intelekts droši vien neatšķir, ka tur ir 7 cipari rakstīti vienā vārdā. Ja tu rakstītu tur droši vien tur 2, 9, tur, nu, tad pa vienam vārdam atsevišķi. Varbūt viņš kaut kā varēs kaut kad izkalkulēt, bet pagaidām viņi nesaprot, kas tas pa vārdu ir droši vien. Tā kā varēja arī nočītot un aizsūtīt savu numuru Džekam. Nu jā, parasti pēc tam tur netiec, kur tev paciņu kas ko, vai ne? Nu jā. Tā vismaz kaut kas ir. Tā kā, jā, un runājot par to eBay arī, man draugs tur arī nodarbojās ar tehnikām, visādām tur moči, mašīnas un kas tur, un arī vajadzēja kaut kādas spoguļus vai lampas, un atroda eBayā. Beigās izrādās, ka tas Džeks, tas pārdevējs, kurš tirgo tās mantas, dzīvo Latvijā turpatās kaut kur. Un tas mans čoms saka, nu, davai satiekamies tur, nu, nečakarēsies ar sūtīšanām. Džeks saka, nē. Kā droši vien kaut kur ir izgriezuši tos spoguļus vai dabūjuši, tad negribu, lai atklāja, kur tas viss notiek. Tad, vēl pa muti iedos. Vēl policija izsauks. Atsūt tev vēl marķēt spoguļi, ja iezīmēti. Lūk, arī tāds ir dzirdēts, ka viņš tur nemaz negrib satikties, bet sūtīs. Nu jā, zin kā viss jau tur ir tad piefiksēts, viss notiek. Legit, kā saka. Nu jā, tur viss ir. Tā kā jā, ja tev nepatīk, ka viņi zakt, tad atgriez atpakaļ pārdevējiem. Vai ne? Risina problēmas pats. Tā kā, jā. Lūk, nezinu, kas vēl mums tāds. Kas vēl, Uģi? Kas vēl? Nekas? Makšķerēt bija. Jā, gribās. Kaut ko izvilki? Nē. Bija pāris saprast draugam. Man bija, bet, nu, nevar saprast, tu visādi sūdi peldu, viss tā, zin kā. Bet, nu jā, draugs jau sāk uz māju būs, viņam parasti uz māju ķerās, kad ūdens bišķiņ siltāks un nokrities. Barojās, jā? Jā, ūdens arī jau samērā augsts ir. Nu jā, viņas vēl nav īsti iekustējušās droši vien, ne? Es jau klausos, tā kā profesionāļās, es jau tur pats neko. Tev vajag kladīti, tu pieraksti, jā, mājā sāks ķerties. Tagad jābrauc, tāpēc, ka jābrauc, jā. Uz ko jūs tur gruntenes metāt vai ko? Jā, mēs gruntenes metājam. Tur zvaniņus saliek, jā, un tad sēž vienkārši krastā. Parubās. Pat saulītē. Bet tā, jā, laiks bija forši, riktīgi forši. Zin kā forši, iemetu sēdi. Saulīte, ūdentiņš. Laivu, kad brauks vai nebrauks iekšā? Laivu vajadzētu. Jūs jau varat noīrēt, man liekas, kaut kādas laivas, ne? Kaut kur, jā. Tur patās pie Daugavas noīrēt. Pabraukāt. Sadarsmies aliņas un tas līdz. 2 vīrieši. Pazuduši Daugavā. Tikai laivu atradām, jā, krastā. Un tur kaut kādas drēbes. Jā. Nu jā, es jau biju pa lieldienām Persītēs, pazāģēju kārklus, visu kaut ko appadīķi un saliku spinningu. Es dabūju, man atnāca.
Tas ir forši. Jā, Tev tur upe bija kaut kāda, cik es atceros, bet tagad stāstīji. es saprotu, ka nevar vēl spinningot no māja, tikai var. Tur jau vajag, bet kā ar kaut kādām licencēm tev taču vajag kaut kādu makšķernieku atļauju vienkārši tur veikalā nopirkt, ja? Var arī aplikācijā, laikam, mana copi nopirkt tur, vai arī to kārtī, ja tu gribi būt tāds. Analogais makšķernieks. Jā, man ir kārti. Jā. Un tad var, jā. Laikam jau aplikācijā izdevīgāk, jo tur to karti te paņem līdzi, ieskaidrojot. Man palika mājās. Tad braucam, droši vien, ka braucam uz mājām. Braucam mājās. Jo telefons jau līdzi visur, un tad jau to ir. Jā, bet tajā aplikācijā, man liekas, arī forši, ka tur parāda, ko var makšķerēt, ko nevar, kur var kaut kādas liegumus, kaut kāda info. Nu jā, tur aktuāli datumi droši vien. Jā, tas tā forši. Tā kā tur makšķerniekiem rūpējās, ir sava komūna. Tev jau būs, tev jau jāpērk, tur nav variantu, man liekas, savādāk. Tur kaut kādi 15 eiro vai 14 bija. Tas sezona kaut kāds, tas gads sezona vai kas. Ne. Bet gribās jau šovasar kā ziltiņu uzžāvēt, varbūt kaut vai maziņu, bet kaut vienu. Tad tev žāvētavu jātaisa? Līvas krusmātei draugam ir. Varētu uzžāvēt. Viņš jau saka, bez āliņiem nav žāvēšana. Jā, viņi jau nežūst. Bet tur jau arī baigi, es nezinu, cik tur ir vērts kaut kādu sākt žāvēt, jo viņi tur baigi mazā, man liekas, ka viņi visi izžūs vienkārši. Galvenais jau process, jā. To zīvi jau sen visi aizmirsuši, viņi vēl žāvētavā stāv, mums jau iet. Tur jau viskijas, nevis āliņi, jā. Kādu žāvētā otrā dienā pastās, tur viss jau gumijā. Jā. Un draugs gribētu pamēģināt, laikam, voblu arī. Visu laiku runā. Tas sanāk, tā kā saulē žāvē, ja? Vai jā, kā cik es saprotu, ka viņu tā kā iztīra, izmazgā ar sāli. Rītīgi. Tad viņi, laikam, notur bišķi tajā sālī. Tad, laikam, nomazgā atkal, vai nemazgā? Es nezinu, es neesmu tas draugs. Un tad jau viņi žāvē kaut kā tur. Vai nu pakaļ, vai kaut kādā marlē saka, kad saliek. Tur jau kāds eksperts droši vien cerams mums pēc tam iekomentēs. Kā tur vajag. Tur jau visādas iespējas. Metodas, vai ne? Jo jautājums par to sauli, kāpēc es prasu, ja tu viņu sasāli, varbūt zin kā kaut kāds mušas tur, ka tur nesadēja kaut ko iekšā, kā jau tur zivs jau arī tā kā gaļa. Es nezinu. Protams, kas var gaļu samaināt? Samaitāt gaļu ar gaļu jau nevar samaitāt. Bet man liekas, es redzēju vienā YouTube video, vai kur latvietis viņš vienkārši sakāra kaut kur pie zem garā, tā kā nojamītē, un vienkārši nelika neko brīvajā. Kaut kādai temperatūrai taču ārā jābūt. Es nezinu. Es domāju. Lai vējojās noteikti, lai vējš tiek klāt no visām pusēm. Un tā viņš žūst tā kā tas sažūst. Bet tā būtu laba štēla pamēģināt. Tas ir tā kā tie kalmāri žāvētie, ko var nopirkt tajās paciņās. Tie ir garšīgi. Bobliņa. Jā, tā kā šos arī ir mērķis bišķiņu zvejošanu kaut ko sasniegt. Personīgos rekordus jau pārsist. Es nežālētos par 10 kilogramīgu samu. Tas jau būtu maziņš, man liekas. Līdaka 10 ir liela. Sams jau tur 10 kilogramu tāds. Vai ne? Kas Daugavā ir kaut kādas standarti? Tu tur aizbrauc kaut kādu lazdas kātu iemet, kas tur būs kaut kādas brētliņas. Nezinu. Zīves. Bet kādas? Tās, tīķī, piemēram, standartā tu tur izvilks kaut kādu asari vai karūsu. Es domāju tādās. Kas tur tie paši, sāmi, to pašu asari arī gan jau var izvilkt. Daugavā, jā? Tur jau viss, man liekas. Viss tur ir, jā. Tur tikai, attiecīgi asarim kaut kādu slieks, droši vien viņus sliekām. Nav aizliegts slieks aktuāli Eiropā. Dzīvnieku tiesību pārkāpumi. Kas, slieka jau neskaitās dzīvā, esmu skaitās dzīvā. Es nezinu, viņi jau ir dzīvi it kā. Jā, man tur viss melna bilde. Es salieku sliekas. Instruktors pateiks. Inspektors, jā. Kad inspektors būs, tā nav mana. Bēgšu projām. Iemet vēl iekšā Daugavā tālāk. Es tā gāju garām, viņas jau tas stāvēja. Jā. Tā ir, jo tur jau ir kaut kāds skaits, laikam, cik tu vari mest tās kātus saucamos. Man liekas, kāds ne, bet tieši tajā būtu 6 āķiem, laikam. Par 6 āķiem vairāk nevar mest. Ok, uz vienu to atļauj, jā. Tur jau aplikācijā vairāks, vienkārši šķirsti, man ir 7. Rūpnieciskā zvejošana. Ko es esmu samaksājis pa visiem? Jā, forši. Jā, bet upītē, mēs ķērām tur persītais ar dēlu, kaut kādā asarīši ķērās.
Tie tādi baigi. Viņi baigi asakainiem, man liekas, ne, lai pagatavotu tur tādu. Bet viņi ir tādi plēsīgi, viņiem patīk, kad viņus arī tur pamāna un pabaksta. Tā forši, jā. Kaut kādas foreles? Nu jā, tas arī, bet tas jau, man liekas, filigrānāk tur jau. Foreles, nu tad līdaks droši vien tas standartiņš. Bet gan jau, kad ir līdaks un asari vienā upē, taču viņi plēsīgi tāpat viens otru apēdīs, kurš lielāks, tas uzvar. Kaut kādi pliči, gan jau viss kaut kas. Tad ir jāmakšķerē tikai, jā. Bet tu jau arī esi bērnībā kaut kā makšķerēs, jā? Mēs gājām uz dīķiem, mums vairāk tur dīķi ir pie mājas, tur tāds sīkums visādas ar tēvu brāli kopā. Tur mēs sīkiem, tad viņš tur bija tas pavadonis mums. Tad mēs tur karūs kaut kādas tur pasēdējām malā vienkārši. Kaut kad uz gauju arī es bijis, bet nezinu, tas nav man īsti. Es labāk tad es saku, es varu staigāt gar to gauju tāpatās 2 stundas bez nekādiem kātiem, vienkārši tāpatās pastīties, kas notiek. Man tētis stāstīja, ka viņš ar savu tēti ar dinamītu esot makšķerējis. Tad atrod bedri kaut kādu, kur viņi ir, iemet iekšā, uzpeld vēl iekšā tikai. Zivju kotletes. Jā, ar strāvu esot braukuši pa nakti, uztaisījuši milzīgu lukturi no kaut kādas mašīnas vai no kaut kā. Un tad, kad tu spīdini, viņas tā kā uz gaismu? Tu redzi, jā, atrodi un vienkārši bzz. Un viss kaut ko tādu. Viņš vēl teica, ka kaut kādu samastot vilkuši ar dakšām ārā, kad nav varējis izvilkt. Kādreiz taču bija, kad nebija vēl tie inspektori baigi tur attīstīt, bija tā mode laikam pavasaros iet uz kaut kādām upītēm tos lašus, tā kā kaut kādiem tiem duramajiem žebēkņiem. Es esmu dzirdējis, ka tā dara. Mēģina durt viņus kaut kā tur. Jā, bet tas jau viss Krievu laikos un jau senos Es vienkārši esmu dzirdējis arī, ka tā ir darījuši kaut ko tur staigā. Tad jau arī teica, ka tās zivis bija daudz un lielas un pilnīgi tā, ka tu aizēji uz upi pusstundas laikā līdekas saķer un Nezinu, kāpēc viņas tā mazāk tā baigi. Kaut ko jau nozvejo droši vien, bet tu jau nevar baigi visu tā, nezinu. Kāpēc viņas tā samazinās. Jā, tāpat jau tajā laikā nozvejoja ar tīkliem, visu kaut ko jau. Jā. Krievu laikā jau tur baigi, man liekas, tur nebija. Tur taču netaču braucam un ir, un ņemam, cik var paņemt, veda traktoru mājās. Neviens jau neskaitītu, un nekādas kvotas, nekus tur nebija. Tagad jau, man liekas, tur tā zivs vienas uz 10 makšķerniekiem. Jā. Es zinu, man teica kādreiz arī ļoti sen uz tā saucamā zemledus. Tad viņi tur brauc. Bet viņam arī bija tur draugs viens, tad viņi tur vairāk. Ar tām marmiškām vai kā viņas? Jā, es pat nezinu, tur ūdes kaut kādas, ko tur lika. Tā kā ieliec, tajā dīķī izurb caurumu, ieliec to kaut kāds striķis bija, un tur garš striķis, un galā kaut kāds tur āķis, nezinu, un tad ieliek, un tad brauc prom vienkārši. Un tad viņš tur iesalst čūtne, un tad tu brauc kaut kad nākamajā dienā vai pēc stundām atpakaļ un vēl cārā skaties ir vai nav. Viņi tur baigi tā nesēdēja, uz tās kāstas neraustīja. Bet arī kaut kad raustīja bišķiņ. Es atceros kaut kādus brīžus, kad raustīja. Es atceros, ka mēs vienu reizi braucām, tur kaut kāds grāvis bija un tā kā bija 8. žiguls mums bija un tad mēs tur teicu kaut kā samudījās un tad ieslīdēja tā aizmugurā. Tā kā tā grāvī bišķiņ ziemā, bet tad mēs tikām tur ārā izvilka. Jā, žigls jau pakaļ. Jo viņš jau tā kā ieslīd tev priekš, tā kā gaisā paliek, bet tev pakaļ vēl tāpat tās var izbraukt. Tev tur ir kaut kādi tie, kā saka, skili. Jā, tur jau jāmāk bija braukt. Tas jau ir Krievu BMW, tā kā pakaļ vēl košā. Varēja izbraukt tā kā ārā tāpatās. Tad, maksimāli, ko viņš noķēra ziemā 10 kilogramīgu līdaku. Bija. Apmēram, es negribu pārspīlēt, varbūt, šitā galda garumā viņa arī bija, tā kā mums bija virtuvē noliku uz galdu, tā pa visu galdu bija pāri tādu 10 kilo kaut kur apmēram bija. 3 nedēļas priecāties. Apmēram, to galvu pēc tam tur lika tajā, tā kā nogrieza to galvu un tad lika iekšā mutē kaut kādu kociņu, tā kā, lai vaļā tā mute turētos un tad lika sāls ūdenī laikam, un tad viņi tur palika tādā. Kādreiz bija laikam baigi moderni tās galvas, tā ir tā kā trofeja. Tā bija diezgan liela, tad viņi kādu laiku mums tur pa māju kaut kur mētājās, un viņi nezinu, kur pazud. Viņi, man liekas, tāpatās dara, ko grib, bet viņi tā kā pēc zivs tāpatās. Jā. Nes, un tad
Tad viņi noputunēja un iztīra līdakai zobus visus, jo viņai tie zobi tā kā daudz, un viņi tā kā ir uz iekšu vēl slīpi. Tā kā, ja tu ieliec, kaut ko noķer viņu, tu nevar izrauties ārā viņai no mutes. Tad tur viss piepūd, zin kā. Tā kā arī kaut kur pazud. Tā kā tu arī varēsi uztaisīt kaut kādu trofeju. Mums te būs kaut kāda trofeja. Nēģu gals. Saliek ritīgi pilns, kaut kāds 100. Vai ne? Ieliet zobakstām maziņi iekšā. Lai turās vaļā. Jā. Var pamēģināt. Būtu baigi rēcīgi. Kaut kādam tam asarītim, jā. Viņam jau arī kaut kāda tāda zobi ir. Daži, man liekas, simboliski. Jā, man patīk, ka asariem, ka viņi vēl tās spuras, viņš vēl tā. Kad... Jā, ka viņš tur kā uz augšu paceļās, tur baigais pretojās. Bet viņi arī, man liekas, tu noķer asari, tur viņš vienkārši vienalga, kas tev zāģi, tas āķis ir gandrīz vai pie astas, viņš viņu tā ierīja iekšā parasti. Viņš tāds plēsīgs, viņam patīk, ka viņu vēl tur... Viņš, man liekas, tur nav tā kā karūsa, ka tu noņem to maizes bumbiņu vēl uz āķi, tur stāv tas āķis pie lūpas, paši kaut kur ieduries. Viņš rīt, tad arī uzreiz. Viņš droši vien ierauga, viņš gaida un tad tā ritīgi, tā kā uzbrūk droši vien. Tāpēc arī ir tas āķis viņam līdz vidum iekšā. Tad tur nav variantu vienkārši. Jā, mēs, kad upītē makšķerējam uz pludiņa ar dēlu, tad tu jūti vienkārši, kā viņi sit pa to āķi un visu laiku tur. Jā. Tikai, tā kā saku, pierāja. Tāda makšķerēšana. Jā, tā jāgaida siltais laiks. Ērcēm jau sapotējās droši vien. Nē, esmu potējies, bet es apsvēru, jo mēs tagad atkal atgriezīsimies Persītais strādāt. Jā, bet par tām ērcēm jau tur tā poti vajag ātrāk. Tu jau nevar baigi, ka tur ērču sezona sākusies, tu laikam tur iepotē, un tad viņai ir tā kā kaut kāds laiks. Jā, bet tāpat jau, no laimas slimības tu jau nevari sapotēt. Jā. Tā kā, jā, es nezinu, man liekas, nekad potējis pāris ērces man ir bijušas, bet, veiksmīgi laikam. Tur Līvas krusmātei paziņa draudzenē strādā mežos, kaut kādos valsts, valsts mežos. Un viņi arī tur potējās 10 gadus, bet viņi saka, labi, tā pota šķuns, bet laimas slimība baidās visvairāk. Un tad tā pota laikam nepaglāba? Nē, vispār nav. Tad tu encefalītu varētu nedabūt, ja tu potējies. Jā, bet visvairāk viņi saka šķuns par to, bet par laimas slimību tas vistrakākais. Es to nenovraut. Kā viņi tur... Starp citu, mēs kaut kad runājām par ērcēm jau. Man tētim ir bijusi tā roze, tā ir tā pati laimas slimība. Nezinu. Jā, man tētim arī ir. Bet, cik es saprotu, tur nav tāds īsti zāles, ka tur jāiet pie tantiņām, kad viņas tur novārdo. Tas bija ļoti, ļoti arī sen, un tad es atceros, ka viņš tur bija slimnīcā kaut kādu laiku. Man tā liekas. Tad jau. Bet viss kārtībā. Viss ir kārtībā. Tur jau var droši vien kā tur pamani vai nepamani. Tur kaut kāds sarkans pleķis, man liekas, nenormāls. Pēc kodoma sanāk, ka tev, ja izrauj ērci, tev nepaliek nekas sarkans, tad viss ok. Jā. Ja tur kaut kas sāk jau piepamt un sarkans, tad jau ir slikti. Tad ir... Jā. Tad nav ok. Tad jābrauc ir slimnīca. Lai viņi tur skatās. Tikai jāpasaka, kad ir iekodas ērci, nevis tur kaut kāda tā odze vai kas tur. Man tur kaut kas iekoda. Vienkārši, lai ārstiem vieglāk pašiem saprast, kādas zāles droši vien dot. Man tur kaut kas bija, kaut kas iekodīja. Jā, bet es nezinu, ko pret laimas slimību antibiotikas to kursu jāiziet kaut kas. Nezinu, nav bijusi, paldies Dievam. Nē, cerams, ka arī nav. Nē, nekad jau nevar zināt. Vienreiz galvā bija, kaut kur aizmugurē, pie pakauša arī dabūja. Sen ļoti, kad bija mazs, mēs braucām, tur dzīvot pie vecās māsas, arī pie Gaujas, tā kā tur vasaras mājiņā, un tad kaut kur arī tur dabūja droši, ja mēs tur onkolu staigājām un ierāpojam man matos. Un vienreiz kājā bija potītē, ļoti dīvaini, tad maziņa. Viņas arī tur baigi, tur tā kā citas lielas, citas mazas, tur visādas zortes ir. Citas grūti pamanīt, citas tur pamani, ka viņi jau tur bija piesūkusies liela, citreiz tu, tā kā jūti jau, ka tev tā kā iekož, tā kā rītīgi lapseni jau apmēram. Maitas tādas maziņas. Es esmu dzirdējis, ka arī ir kaut kā, ka daudz piesūt, daudz vairākas uzreiz, tu kā tu uzskrien virsū kaut kur viņas savairojušās, tā viņas tev vesels desants tur uzlec virsū un visas tev tur sasūcās uzreiz. Jā. Arī tā dīvaini.
Ko siltais laiks sācies, tev būs? Čūskas, jums tur čūskas nav tajās persītēs, bet mums jau nav baigi tādas bīstamās kaut kādas odas, viņas jau tur. Odas, nē, bet Zalkši ir bijuši. Viņi jau forši man patīk. Saulē jāuzmanās droši vien pļāvē, lai neuzbrauc virsū. Bet odas, cik sapratu, vairāk purvainos vietās kaut kādās, vai arī? Būt, es nezinu. Mežā Nav droši vien. Viņas jau nenāk baigi tā pie cilvēkiem. Zalkši jau tādi, man liekas, viņiem vienalga. Viņš tur rāpo, kur viņš grib. Viņš tā, speciāli virsū neskrien, bet, biežāk sastopams. Man omītei, laikam, iekoda odze. Sen viņa teica, stāstīja kaut kad uz cēlu. Bet es neatceros, kā tur viņa tik galā, bet izdzīvoja. Zalktis ir dzīves. Viņa jau arī, laikam, viņa jau neviens arī tādu baigi neuzbruk, ja tu droši vien varbūt netīšām uzkāpu vai uzsēdās, zin, kā te viņš aizstāvējās, tad arī. Jā, bet odze iekoda, jā. Noņem nost un izsūca zobiem, to indi tā kā afrikāņi kaut kādu. Saspied. Jā. Pēc tam nospēlē, labi būs. Vēl piededzina kaut kādu spičku, jā. Uzsmērē zaļonku un mauc. Jā, bet tā, ņemot vērā, Latvija ir tāda ļoti mierīga. Nav nekas tāds. Nav mums te baigie zirnekļi, bet tāpatās droši vien jau kaut kādiem augļiem jau var ievest. Zin kā no ārzemēm tur ved visādus banānus, tur visādus augļus, tāpat visādi dīvainie prusaki ir redzēti. Jā, tur vīnogas, zin kā, tāpat jau tur ir. Bet tomēr tā ziema, laikam, viņus tur iznīcina. Jā, viņam jau nav tur kaut kādās Spānijā mīnus tur 20, 30, man liekas. Tur pieraduši vienkārši siltumā tev uzsalst un visi. Lielākā daļa visticamāk, kad nobeidzās. Vai samutējās ar kaut kādām citām mūsu vietējām šķirnēm. Kaut kāds 3 galvains apnāk. Tas mājas zirneklis ir posmains, 3 ķermeņiem. Bet cik nav redzēts, tur, nezinu, šajā Facebookā, Instagramā, kur Austrālijā tev čūskas no podanā kārā zirnekļi no griestiem krīt. Tādi ir. Tur citreiz tur kaut kādas tās lielās čūskas, jau tev tur tajā virs griestiem tai reģips kaut kādu paklapē un tur nobirst vienkārši kilogramē čūska. Tur ir piedzīvojumi. Kur viņi ir? Es nezinu, viņi bija tur kaut kur saldētavs aizlīdē. Draudzene, laikam, arī tur pa Spāniju dzīvojās visu kaut ko. Viņi saka, tur pa griestiem ķirzeciņi vēl kaut kas rāpo. Tur. Tā kā, mums ir tīri ok vēl. Es vienkārši nevaru iedomāties. Tu naktī guli un tev jūti kaut kur rāpoja. Labi, tad jau arī Latvijā var just kaut kāda zirneklīca, varbūt citreiz, bet kaut kāda ķirzeka tur pat blakus. Mums bija šitā, ka mēs naktī guļam, mums ir attaisīts loks uz veidināšanos vasarā. Jā. Tu guli un pēkšņi vienkārši tev tā pa istabu kaut kas. Kā lido? Jā, tu būtu, tā kā ļoti ātri tā. Jā. Tu nesaproti, kas notiek. Ieslēdz gaismu, nekā nav. Kluss viss. Ieslēdz gaismu atkal. Un saproti, ka tas sikspārnis ielidojas. Viņš tikai pa tumsu, kā gaisma, tā viņš kaut kur. Viņi pretīgi izskatās. Tā kā Batmani? Jā. Tad mēs viņu noķēru, ieliku tā kā palagā arī, pat tādā. Un kā viņš sāka ķērt, pretīgi tā. Kaut ko pīkstēt? Jā. Tad izmetu ārā. Bet, viņš baigi ātri pa istabu tumsā, tā kā. Viņš jau kaut kādām tur ultraskaņām, nezinu, ko tur tā kā pozicionē. Jā. Viņš nevarēja atrast izēju. Jā. Varēja logu attaisīt un noslēgt gaisu, viņš tiktu ārā. Tur. Būt, jā, bet rādi viņam tur. Bet pa tums viņš tā lido un sitās, un tu nesaproti, kas notiek. Viņš kā kaut kādu, man liekas, tās ģīmes bišķiņi tā kā pēc aitas atgādina. Tikai maziņš tāds dīvains. Kaut kāds demons. No kā viņš ir no jūras cūciņas, spārniem cēlies. Tāds dīvains aparāts. Nezinu, tagad jau nāks vasara, tad būs visādi piedzīvojumi. Jā. Biežāk. Bet runājot pa vasaru, beidzot mēs esam pauzīt izturējušas. Mēģināsim ar podcastu arī vairāk kaut ko bakstīt. Jā, mums vajadzētu. Mums te bija tāda radošā pauze, neliela iestājusies. Kas jau īstenībā nebija mēnesis knapi. Jā. Nākošā epizodē mēģināsim pastāstīt mūsu piedzīvojumus ar Līvu Itālijā. Kā mums gāja atvaļinājumā. Kurš tur daudzās? Es bišķiņu. Jā. Uģis mums te monitorē. Jā. Jā. Centīsimies kaut ko darīt. Varbūt taisīt kādus izbraukumus, kaut ko jautrāk. Vajadzētu. Tagad jau tas siltais laiks arī tāda, man liekas, tā drūmā
depresija ir mazliet pagājusi. Rudens, ziemas, pavasara. Tu varēsi gaišāku skatu uz dzīvi. Jā, skatīties un darboties. Šis laiks Latvijā tāds vēl tāds pelēks. Latvieši jau zina. Negribās neko darīt. Nomākts. Jā. Nebija jau, nekas tāds īsti arī. Visādi sīkumi tik salasās. Un tad jau arī nav tā iedvesma, laikam. Īstenībā es pasūtīju arī vienu objektīvu vēl. Jaunu objektīvu? Jaunu lietotu. Sev jaunu. Lumiksam? Jā, šai kamerai, kur mēs filmējam. Tad jau varēs pastāstīt. Skatīsimies, ceru, ka tas tā kā atgriezīs vēlmi kaut ko darboties. To garo kaut kādā, jā? Nē. Un mums jau sakuras sāks ziedēt drīz, tāpēc arī... Es jau teicu, Līva kaut ko teica, sakuras ziedēt, sakuģis jau gan jau tur ir. Nē, viņas nav tādā ritīgā pilnziedā, bet jau tādi rozā pumpuri jau varās vaļā. Jo mums jau bija kaut kad pagājuši gadu bija jau arī uz Ziemassvētkiem kaut kas pišķiņi uzziedējis. Tik silts bija. Jā, tad kaut kad bija, bet tagad jau sāk. Bet, nezinu, tur aizies, tur laiks raus, tur birs un lauzīs, tur būs visi īstie dabas mīļotāji klāt. Nofočē mani šitā. Jā. Vietējās spindzeli. Šitie te Instagram, zvaigznes sabrauc un safočēsies. Tā, ko mēs varam aicināt jūs tikai piesakot mūsu sociālajiem tīkliem. Droši nekautrēties. Var droši rakstiet. Es nezinu, latviešiem tā moda. Tur laikam vajag kādu, kas viņus tā kā lai pavalk, jo neviens negrib būt pirmais. Pabakstīja ar koku. Ar vietu pabakstīja. Facebooks, Instagrams mums, Meklējiet mūsu Spotify, YouTube. Spotify īstenībā mūs arī var redzēt. Tur ir arī video. Jā, mēs ejam laikam līdzi. Jā, moderni. Bet var arī atslēgt to video, lai ietaupītu datus. Var tā, jā? Nezinu. Es neklausos. Sievu prasīju, lai viņi negrib mūs redzēt. Spotify, Tur var izslēgt vienkārši, lai nerāda. Tur skaņa ir, bet nav bilde. Visu dienu tev mājās redz, ko tu vēl tur. Ko tu vēl skatīsies. Lūk tā, tad jau tiksimies, cerams, ka drīzumā. Jā, drīzumā, jā. 13. aprīlis ir šodien. Gan jau nevar neko solīt. Zin kā, kas sasola, tad jau parasti nekas nenopildās. Labi, tā visiem. Davai, čau. Čau.